sievišķais un vīrišķais un problēmas, kas ap to visu grozās. Tagad sociumā ir tīpaši karsts, tas viss palicis, uzkarsējies. Vīrišķās visādas kustības, sievišķās kustības, ciešanas no tā šķiršanās, vientulības, lonely life, tā saucamais, no children, kaut kā tā saucās, bez bērniem un tā tālāk. Kas tas viss ir? Kāpēc tas tagad ir tādus apjomus pieņēmis? Un tad, kad man uzmanība uz to visu virzījās, es nesapratu, kāpēc man interese par to vispār ir. Pēc tam, pēc kāda laika sāka nākt tā kā atbildes, jo iekšē ir jautājums, kāpēc. Tad, kad iekšē tiek virzīts šāds jautājums, tad esība tiek tā kā iedotas atbildes, lai tiktu saprast tas pasākums. Un to, ko es jums līdz pavēstīšu, to jūs neizlasīsiet. Varbūt ir kaut kur grāmatās, bet tas nav ne no kāda cilvēka paņemts, ne no kādas grāmatas. Tas ir tas, kas atvēries iekšēji, virzot uzmanību šai tēmai. Un ļoti dziļi, ļoti fundamentāli. Un tas, ko es jums tagad pavēstīšu, jūs iespējams sapratīsiet vispār to šī visas problēmas jēgu, būtību, un dēļ šīs problēmas tas tikai viens no aspektiem, kas atspoguļo visas sociuma problēmas mūsdienās, kāpēc tas viss ir. Lūk, šajā video par to parunāsim, es jums pastāstīšu. Mums visiem ir zināms, ka vīrieša loma tāda izteiktā, kas ir iedota un kura it kā ir jānes, viņš ir nodrošinātājs, viņš iet mediju un nodrošina, lai visi ir paēduši. Aizsardzību nodrošina, tā saucamā, tā it kā izteiktā sociālā loma vīrietim. Redziet, man atnāca cita informācija, ka tā loma, jā, viņa ir, bet tā nav pamata loma, tā ir otršķirīgā loma. Un uz šo lomu virza materiālā pasaule. Tas tā kā materiālās pasaules viens no sastāvdaļām, kuras veids vīrietis. Bet viņa pamatloma ir pilnīgi kaut cita. Un ja tā pamatloma dziļā būtība ir aizmirsta, tad mēs dzīvojam tādā sociumā, kurš ir tagad. Tā kā tagad ir šie hausa laiks, kad visas robežas krīt un notiek transformācija, pārveidošanās, lai atkal sakārtotos šī jaunā pasaule. Tas saucamais zelta laikmets ar jaunām robežām, jauniem noteikumiem, ar visu jaunu. Loģiski, ka šīs attiecības starp vīrišķo un sievišķo, viņas ieņem tādu konfliktu un no vīriešu puses neapzināti seko kaut kāda atsešanāšanās no tā viss, priekš kam tas viss vajadzīgs, un, teiksim, lai tas viss vārās savā starpā. Man bija interesanti, kas tas viss ir, kāpēc viss šitā notiek. Un atnāca atbildi, lūk, kāda vīriešu loma kopš pirmsākumiem dziļā. Un, ja tu, teiksim, pavērosiet alķīmijas visādus zīmējumus, kādus tur senos visādus zīmējumus, jūs ieraudzīsiet, atklāsiet, ka vīrietis kā elements ir vertikālā as. Vertikālā as, tas ir tas, kas savieno debesis ar zemi. Tas ir tas, kas viņš kā vertikālais savienoties. Tas ir principā garīgums, tā ir gaisma, tā ir saule. Lūk, alķīmijā ir divi elementi, sievišķais, vīrišķais. Vīriešķais elements ir saules nesējs karalis. Sieviete karaliene ir mēnesis, mēnesis ir ūdeņi, zeme. Tātad matērija, māte daba. Materiālā daba, matērija, tas ir viss sievišķais. Sieviete mūsdienās savā materiālā elementā ieņem visaugstāko pozīciju, nekad viņai šādi nav bijusi. Viņa atbilst par materiālo pasauli, visa patērēšana, skaistums, procedūras, attīstība, tur nezinu, viss šitais, kas mums ir tas viss materiālais, kas ir apaudzis tagad sociumā. Tas viss ir sievišķās dabas izpausme, kad sievietē ļauj, es tā tos ieraudzīju, sieviete ir horizontālais virsma, pamats, uz kā turās viss. Un attiecīgi disbalans sākās dēļ tā, ka vīrišķais, jo katrā elementā, kaut arī, teiksim, cilvēku būtne izskatās kā vīrietis, viņā ir arī sievišķā daba iekšā. Tātad katrā ir šie divi elementi. Viņi ir gan iekšā katrā individuāli, gan arī ārēji viņi atspoguļojas kā divi dzimumi, vīrišķais un sievišķais. Lūk, un vīrišķais šim dzimumam, māte daba matērija ir pārlikta un aktivizēta tikai materiālā šī loma un aizmirsta tā otra loma, ka viņš ir īstenībā pamatā savā šis kā elements, kurš vertikāli, kas savieno ar debesīm, garīgumu nes, ar dievišķo savieno. Gars, ienes garu matērijā, Ja netiek pildīta šī loma, šī ir vīrieša loma dziļā, būtiskā, tad materiālais pārņem visu. Un viņš pie tam pārņem, un viņš ir tukšs.
Viņš netiek pabarots ar šo garīgumu, ar šo garu. Sievišķā materiālā daba, viņa to nesaprot, nejūt. Jūt intuitīvi, zemapziņā, pēc tā tiecās, viņai gribās piesātināties ar to. Bet tā, ka viņai gribās piesātināties, un vīrieši, jā, viņi mūsdienās nenes šo lomu, nenes garu, nenes garīgumu, nenes šo viedumu, nenes kā savienotāji, kā piepildītāji matērijas, jā, šo piepildījumu ar pilnību, ar saturu. Bet tā, ka viņi to nedara, jo šī loma ir viņam aizmirsta, izdzēsta, viņi ir pārlikti materiālajā plaknē, visi spēlē šo materiālo spēli, cīnās par materiāliem resursiem, sasniegt, viss šidais, otru nelīdzsvaro savu, jā. Dēļ tā, patiesībā šis sievišķais materiālais arī cieš, jo viņš netiek piepildīts, viņš ir tukšs, līdz ar to ir šis tukšums, vientulība, bezjēdzīgums, priekš kam tas viss ir vajadzīgs, sieviete tur dzīvo, sasniedz resursus dabu, bet jūtās tukšas, nav šīs saiknes ar garu. Un tad, ko dara sievišķā daba, arī vīriešiem, kuriem šī sievišķā daba, jā, izpaužās, pieņemsim, matērijā, kas grib piepildījumu garīgo. Viņa meklē pati, viņa mēģina to līdzsvarot pati, kā māk. No šejienes veidojās visas tas, kas sievietes tik ļoti interesēs par visādām ezotērikām, garīgajām attīstībām, kaut kur tur iet, tur mācās dažādiem retrītiem, braukā, meditē, jogu un tā tālāk. Tas viss ir izteikti lūk sievišķais. Joks ir tikai tāds, kā, diemžēl, bez vīrietis ir tas, kurš var ienest to dziļumu. Sievišķā daba, viņa dara kā māk, piepilda šos, tā kā kompensē šo trūkumu, mēģina piepildīt. Bet tas piepildījums tāpat iet caur materiālo. Tāpēc mums ir tik ļoti izteikti riņķī materiālais garīgums, tāds virspusējais, viņā dziļums trūkst. Un vīrieši daudzi, kas to dara, viņi arī dara caur šo materiālo dabu, jā, materiālo, kas ir ieslēgts viņos kā vīriešos. Viņi arī rada tādā veidā šo tukšo garīgumu, nav īstais garīgums. Dziļais īstenais šis, kad ir savienojums, jā, savienojums uz augšu, starp augšu, starp leju, jā, vertikāli uz augšu, tad nāk horizontāli, kas ir sievišķā, mums izveidojās vienādu zaru krustaniskais pasākums, krusts, un pa vidu ir savienojums, kur dzimst šis balans, šī harmonija, viducītis, zelta vidusceļš tā saucamais. Jā, visu redzošā acis, lūk, pa vidu viņa tur ir. Un trīsstūris, kas apzīmē trīsvienību, kad ir savienots materiālais, garīgais, kas ir trešais, prāts, dvēseliskais, jo dvēsele, ego ir prāts. Kad šie trīs elementi savienojās, jā, tad ir pilnīgākā totālā harmonija. Šis piepildījums, viss ir savās vietās, visas robežas ir klāt. Sievišķais, jā, materiālais, viņš kļūst piepildīts ar garu, ar dziļumu, ar jēgu. Nav vairs tā šaudīšanās, kas, kur tukšums meklēšana, ir skaidra jēga, ir skaidra saprašana, kas es esmu, kur es esmu materiālā daba. Tātad es mācu, mans uzdevums ir iedot tam vīrišķajam piepildījumu caur materiālo, viņam to dot. Vīrišķais atkal zina, ka viņa pamat daba ir šis gars, garīgums, nest garīgumu sevī, ģimenē, dzimtā, sociumā. Garīgums, kas ir garīgums, īsts garīgums, tas ir pirmām kārtām lietu skaidrība, kas te un kā viss funkcionē. Kas ir viens, kas ir otrs, tas ir skaidras robežas, skaidras formas, kurā var šis gars ieiet iekšā, piepildījums. Jā, viņš piepilda visam jēgu iedot, dziļumu iedot, jā, mieru nes, nes šo saikni, savienojumu ar kaut ko lielu, visaptvarošu, ja, šo būtību. Lūk, tas ir tas vīrišķais, viņa tas galvenais uzdevums. Ja viņš ar to tiek galā, tad tālāk viņš pildas to šo materiālo, ja, tā kā nodrošina. Tad tas viss, tā kā kopistiskā tā kā saiknē tas viss darbojas, ja, savienojās un dzimst kaut kas jauns. Pie tā jaunā, tad cerams, mēs kaut kad pie viņa atnāksim, bet, lai pie viņa varētu atnākt, lūk, visiem šiem elementiem jāaktivizēs un galvenais šis garīguma nesējs tieši ir vīrišķais, jo sievietēm materiālā sava daba viņu realizē, ja, bez robežām ļoti milzīgos apjomos, ja, tāpēc ir tāda plūdi materiāliem mūsdienu. Lūk tā, vīrišķais, ja, izvairās no tās īstenās savas dabas. Un, jo nemaz nekad nebija skaidrs, ka tā ir īstenībā vīriešu tā dziļākā daba, dziļā būtība.
Un dēļ tā, ka šo dziļo būtību nerealizē, ja, zemapziņā intuitīvi gribas atdalīties no tās matērijas, gribas kompensēt to visu kaut kādā veidā. Arī jūtas, ka tu nepildi savu īsteno dabu. No šejienes visas tās atkarības, dzeršanas un viss šidais. Ļoti, ļoti dziļa būtība šitā visā, ko es jums tagad stāstu. Dziļa jēga. Lūk tāds video. Ar jums bija Salants. Attīstāties, rūpēties par sevi, lai jums viss ir labi un tiekamies nākamajos video. Piesakojieties, ja gribās, rakstiet komentārus, kaut ko gribās. Telegramam piesakojieties, tur visu kaut ko es interesantu citu. Šādi tad ielieku savā kanālā. Un kaut kā tā. Ok, tā, čau.